Talsi aicina uz pilsētas svētku jubilejas pasākumu Talsiem 100 svinības 3 dienu garumā no 30. jūnija līdz 2. jūlijam. 30. jūnijā Intars Busulis Sauleskalnā, nakts pastaiga, pūtēju orķestri, nebijis pasākums, tusiņšiekš Talsu tirgi. 1. jūlijā amatnieku tirgus, sports, atrakcijas bērniem un visas dienas garumā dziesmu un deju lustas, svētku gājiens, strūklaku un lāzeru uzvedums Talsu ezerā. Vakarā bāle līdz rītausmais spēlēs grupas Tumsa, Stradivārī, Mākoņu stūmēji un DJs Roberts Lejasmejers. Tiekamies Talsos vasaras vidū un svinēsim kopā. Atbalsta Talsu novada pašvaldība, Sijā Vikavūd, SEB banka un ne tikai. Pie galda, ap kuru savējie sanāk, gards vienmēr ir gardāks un saldais ir saldāks. Šeit mīļums var pārspēt pavāra iemaņas, bet tāpēc jau necietīs negaidīts mielasts. Un kļūdas ar sapratni risināt ierasts. Kur pulcējas savējie, vairojas sirsnība. Tā ir šī galda dziļākā būtība. Labākie produkti galdam, pie kura pulcējas savējie. LV par savējiem. Rallija Talsi 19. un 20. maijā. Startēsim piekdienā ar Talsu pilsētas ātrumposmu un finišēsim sestdienas vakarā ar lielu koncertu Sauleskalna estrādē. Ar Talsu novada pašvaldības atbalstu. Sponsorē Neste, Talce SC grupa, oficiālais auto no Autobrava. Biļetes pērc biļešu servisa kasēs vai internetā. Ja rallijs, tad Talsos! Medaļu ieguvējs 23. Latvijas jauniešu čempionātā zēnu U16 vecuma grupā. Šodien zēnu U13 vecuma grupas cīņas, kopā 4 cīņas, 2 pirmajā divīzijā, 2 pēc tam arī 2. divīzijā un nevis pirms spēle par 3. vietu zēnu 1. divīzijā, kur savā starpā tiksies Ķekavas Bulldogs un Liepājas Kurši. Liepainieki balti melnās formās, Ķekavas Bulldogs balti zilās. Un šo dienu līdzīgi kā vakarā jums kopā spēles skatīšos es. Pēlis dēduma cīņa sākusies. Strīds bumbiņu iegūst Liepājas komanda, kur arī veidā pirmo uzbrukumu. Ātri bumbiņu zaudē, atkal atgūst. Tātad regulārajā sezonā zēnu U13 vecuma grupa vispār jāsaka notiek pirmo reizi, pirmo gan tāda grupa un kopumā piedalījās 16 komandas, 7 startēja 1. divīzijā, no kurām 4 mēs redzēsim arī šodien šeit Talsos sporta centrs pārādēs un 2. divīzijā 9 komandas. Tātad Ķekavas Bulldogi regulārajā sezonā 18 spēlēs izcīnīja 21 punktu un tas deva 5. vietu, kamēr Liepājas Kurši 18 spēlēs savāc, var teikt, tikai 17 punktus, 5 uzvaras un 13 zaudējumu, un tas deva 6. vietu. Aiz Liepainiekiem palika vienīgi Valmieras bērnu sporta skolas komanda. Un tagad atpalika par 7 punktiem, tā kā gana droši tomēr Liepainieki tika izslēgšanas turnīrā. Un pēc tam sākās izslēgšanas spēļu fāze abām šīm komandām. Izslēgšanas turnīrs bija jāsāk jau ar 4. finālu, un tad Ķekavas Bulldogi 4. finālā vispirms ar 6-3 uzvarēja, un pēc tam ar 5-6 zaudēja Rubens komandai, kvalificējoties pusfinālam. Savukārt Liepājas Kurši abās spēlēs līdzīgos mačos ar 6-5 un ar 7-5 pieveic Florbola skola Masters Ulbrok komandu. Pusfinālos labākas sekmes bija Liepainiekiem, kuri pirmajā spēlē ar 9-7 pieveica Lielvārnu, atbildes spēlē gan 2-8 zaudējums, līdz ar to 2 spēļu summā neveiksmē ar 11-15. Ķekavas Bulldogiem īsti neizdevās izrādīt vērā ņemamu pretestību pret Talsu novada sporta skolu Krauzers komandu. Šai komandai zaudējot ar 5-14 un ar 3-7. Līdz ar to spēles par bronzas medaļām, bet ņemot vērā, ka regulārajā sezonā tad abas bija ārpus labāko četrnieku, tad pēc izslēgšanas turnīriem jau tagad skaidrs, ka pozīcijas ir uzlabotas un viena no komandām šodien varēs kārtu kaklā sev medaļas. Regulārajā sezonā abas komandas savā starpā aizdījušas 3 savstarpējās spēles. 2 uzvaras Ķekavas komandai, 1 Liepainiekiem.
pirmā tikšanās jau pašā sezonas sākumā, tad Ķekavas Bulldogs svinēja uzvaru viesos ar 8-7. Pēc tam vēl vienā spēlē Liepājā, kurš revanšējās ar 7-2. Un trešajā un pašlaik pēdējā savstarpējā spēlē Ķekavas Bulldogs bija pārāk ar rezultātu 4-1. Metienu izpild viens no kuršu līderiem ar 20. numuru spēlējušies Gustavs Griezīts, tas gan tiek bloķēts. Un šeit atbild arī no Ķekavas Bulldog komandas puses. Liepājniekiem trūkst daži spēlētāji, bet tie nav vadošo lomu spēlētāji, kas attiec uz Ķekavas Bulldogiem, tad viņiem nevar palīdzēt viens no uzbrukuma līderiem, Gustavs Dāks Elsts. Šajā spēlē nav kopā ar komandu, un tāpatās nespēlē arī viens no aizsardzības pamatsastāvs spēlētājiem Niklaus Ķirpis. Komandu treneri šodien Ķekavas Bullogiem treneri Kristīna Degina, Liepājas kuršiem Mārtiņš Krūms, un 3 minūtes jau aizritējuši spēles pirmajā trešdaļā. Šodien spēju garums 3 trešdaļas, katra pa 13 minūtēm, ņemot vērā, ka ir šī vecuma grupa zēni līdz 13 gadu vecumam. Tikai pēc pirmo gadu šī grupa, līdz šim bija U12, pēc tam bija U14. Kā izteicās treneris Mārtiņš Krums, ar domu, lai nav šie 2 gadu starpība, un kā ir doma vispār, ka ja būs tādas iespējas, ja klubam pieteikami daudz spēlētāju resursu, tad uz vecāku grupu nelaist nemaz jaunos spēlētājus, lai nesanāk pārslodze, pārāk daudz spēļu pie dažādiem vecumiem. Un nedaudz aktīvāk varbūt sākuši Ķekavas Bulldogu komanda, lai gan bumbiņu vairāk kontrolē liepājnieki. Liepājas komandas līderis Ralfs Polis, spēlētājs ar numuru 2, viņš līdzīgi kā arī daudz citu vadošie spēlētāji atbilst U12 vecuma grupai. Ralfs Polis savācis regulārā sezonā 25 punktus, no tiem 21 ar vārtu gūmu, un tikai pa 1 punktiņu mazāk ir Ričardam Griezītam. Šeit bīstama epizode, bet neizdodas raidīt bumbiņu vārtos Ķekavas Buldogu komandas spēlētājiem Endijam Vildam. Vēl pie liepājnieku valdošiem spēlētājiem var pieskaitīt Tomu Peniķi. Tāpatās arī Gustavu Griezīti un vārdsargu Mārci Zanderu. Izmēs šo liepājnieku uzbrukumu, bīstama situācija, bet bumbiņu vārtos neraida Toms Peniķis. Attiecībā uz Ķekavas Bullogiem tad komandas trenere Kristīna Degina pie līderiem izcēla Kārli Deginu. Tāpatās arī Kristofers Jurisons, Mārtiņš Urtāns un arī Ernests Ronis. Ja mēs paskatāmies tīri statistiku, tad Kārlis Degins ar 34 punktiem ir savas komandas rezultatīvākais spēlētājs. Viņš ar numuru 87 šodien. Ernestam Ronim 27 punkti un 73. numurs, un Mārtiņš Urtāns ar 74. numuru spēlējošs florbolists. Viņam 22 punkti regulārajā sezonā. Liepājnieku treneris Mārtiņš Krums pirms mača izteicās, ka viņi praktiski nevienā aizdītajā spēlē līdz šim regulārajā sezonā nav bijuši optimālajā sastāvā. Turklāt trūkuši ir tieši šie vadošie spēlētāji vai kāds no griezīšiem vai Ralfs Polis. Nereti arī pat vairāk no šeit trio nav spēlējuši. Līdz ar to sevišķi neuztraucās par to, ka nav tik augsta vieta regulārajā sezonā, jo labi apzinoties, ka ja pretī nenāks Talsu komanda vai arī Lielvārda, tad pārējās šīs 4 komandas, kas cīnījās ceturtdaļfinālos, tās ir uzvaramas. Un redzam, ka arī pierādījās, ka arī pat Lielvārdu viņi var uzvarēt vienā spēlē. 2 spērsumā tas gan neizdevās, bet tikmēr ir pirmie gūtie vārti, un šķiet, ka tas bija spēlētājs ar numuru 40 Dāvids Ķēris, kas raidīja bumbiņu vārtos. Vērosim vēl vienreiz atkārtojumu. Metiens no distances. Ķēris izdara metienu un tuvajā augšējā stūrī. Netiek ar šo metienu galā Leo Saulītis. Un rezultāts līdz ar to ir atklāts 1-0 Liepājas, kurš pārņem vadību šajā spēlē.
Un Dāvim Ķerim šie ir 5. vārti šajā sezonā. Tāpat viņi reiķina arī 2 rezultīvas piespēles. Un viņu vārdu gumā ar piespēli atzīmējās Gustavs Griezītis, spēlētājs numur 20. Esam Ķeris vēl ar bumbiņu. Pašlaik vienīgo vārtu autors. Atgūst bumbiņu Ķekavas Buldogi. Degins. Degina metienu labi atvēr Liepājnieku vārtsargs Mārcis Zanders. Renāta Degina jaunākais brālis Kārlis Degins ar 87. numuru. Renātam Deginam vakardiena neizdevās tikt pie kārotās uzvaras šeit Talsos. Redzēsim, kādas sekmes būs jaunākajam brālim. Tātad finālā, pirmās divīzijas finālā spēlēs Talsu novada sporta skola Krauzers un Lielvārda. Atkārtosies vakardienas fināla pāris. Atceramies, cik vakardien dramatiskā cīņā Lielvārdas komanda noturēja laimīgi 3-2 uzvaru pār talsniekiem pārpildītā Talsas sporta hallē, laikā arī dzina uz priekšu savus mīlojas Talsu līdzdēju. Tomēr pirmā trešdā nonākuši iezinājās ar 2 vārdu deficītu. Talsnieki nespēja uzlaust pietiekami daudz reizes pretinieku vārtsargu un piedzīvoja zaudējumu, bet mums Liepājnieka gūst jau 2 vārtus un Ričards Griezītis dubulto pārsvaru. Vēl vienreiz viņš pārspēja Leo Saulīti un panāk 2-0 brīdī, kad nospēlētas 7 minūtes un 9 sekundes, tad jau vairāk kā viena puse no pirmās trešās ir nospēlētām pretuzbrukumā. Pāri visam laukumam pārskrien Griezītis un Raida bumbiņu vārtos nepaspēja aizsardzībā atgriezties arī Ernests Ronis, lai palīdzētu saviem aizsargiem. Un Liepājnieki ielikuši diezgan stabilus pamatus. Šodien kārta kaklā bronzas medaļas. Atceramies pēdējo savstarpējā spēlē Liepājnieki visā mačā kopumā gūja tikai 1 vārtus. Un šodien tātad jau pirmajās 7 minūtēs ir gūjuši 2 vārtus. Kristīna Degina, Ķekavas Buldogu komandas galvenā treneri pirms mača izteicās, ka pretiniekiem ir vairāki vadošie spēlētāji, kuri ir jānosedz. Redzam, ka viens no līderiem, Ričards Griezītis, jau ir ticis pie vārtu guma. Gustavam Griezītim ir rezultatīva piespēle, un to pagaidām ar šo uzdevumu pildīšanu diez cik labi nesekmējās. Vēl viena bīstama epizode ar Alfs Pols met no gaisa. Šoreiz bumbiņu lido garām vārtiem. Un ir vārtu gūmas, tomēr arī Ķekavas Buldogs tiek pie savu vārtu gūmu. Samazinot vēl starpību līdz minimum, 1-2. Nepilna minūte pagāja kopš savus 2 vārtus gūva Liepājnieki, kad atbild arī Ķekavas Buldogi. Jautri sākusies mums ir šī spēle. Varam vēl vienreiz vērot atkārtojumu. Tāds veiksmes gols, ja tā var teikt, Kārlim Deginam. Cienot negaidīja šādu mētienu izpildīšanas brīdi arī vārtos Mārcis Zanders. Un rezultātspēja ir sadaldēta, un šeit jau Leo Saulītis savukārt nepārlies, viņš spēlē Ķekavas vārtos. Pretuzbrukums neļauj izdarīt mētienu Ronim. Ronis pret 2, saglabā bumbiņu savā kontrolē. Joprojām Ronis ar bumbiņu, pret viņu aktīvi spēlē Rihards Mēdnis. Un bumbiņu paliek Ķekavas Buldogiem 8 minūtes un 16 sekundes nospēlētas spēles pirmajā trešdaļā. Aktīvi Mārtiņš Krūms dirigē savas komandas saspēli. Un būs noraidījums, atstāja vārtus Leo Saulītis. Turētais sots un skara bumbiņu Renārs Eglīts, un ar to arī atskan tiesneša svilpa. Un Liepājas Kurši sāka sekmīgi iegūt 2 vārtu pārsvaru, bet tad ielaida viens diezgan neloģisks vārds, un tagad arī spiesti palikt skaitliskajā mazākumā. Tieši Rihards Markus Mēdnis ar numuru 38 ir devies uz noraidīto spēlētāju soliņu. Izciest šo noteikumu pārkāpumu.
Kārlis Degins gūs savus 26. vārtus, viņam arī 9 rezultatīvas piespēles. Un bet ar rezultīvu piespēli izcēlās Matīs Grīnbergs. Norādīts, kurš komandas spēlētājs ar 38. Degins izdarīja uzreiz metienu. Markus Metis. Viņi gan lido diezgan stipri garām vārtiem. Degins arī savus komandas kapteinis. Degins cenšas ātri mainīt malu uz pretējo malu Urtānam. Tiek Urtāns pie bumbiņas, bet nesevišķi precīzi piespēle un jāsāk pozicionāli izspēle. Pusminūte no vairākuma ir pagājusi. Vēlreiz Degins labi spēlēja vārtos. Zanders atvēra pretinieku vadošā spēlētāja metienu, bet turpina uzbrukt Jākavs Bulldogi. Viens metiens no distances Endijam Vildem, tas gan pa galam neprecīzi un ķērs pietur bumbiņu līdz centra līnijai to spēja aizmest, bet griezītim neizdodas aizskriet pretuzbrukumā. Un tagad Zanders vēl vienreiz tiek pie bumbiņas, minūte no skaitliskā vairākuma ir pagājusi. Krists Ķemers sākumā skrēja uz priekšu, nolēma atgriezties aizsardzībā un saglabā bumbiņu Liepājas Kurši. Tad var uzteikt šo spēlētāju numuru 16 par labi aizvadītu epizodi. Neprecīzi nospēlē Galu Vilde, neprecīzi piespēle partneriem. Jāpieliek daudz pūļu, lai tiktu pie bumbiņas. Vēl 35 sekundes. Vārtsargs met bumbiņu pāri centram. Tāli tiek līdz pat pretinieka aizvārtei. Un vēl vienu uzbrukumu vairākumā var izveidot Ķekavs Bulldogs. Garām vārtiem vēl viens metiens, to izpilda Mārtiņš Urtāns. Un vēl pēdējās 10 sekundes, kā mēģina iespēlēt Deginam. Šķiet, ka bumbiņa būs Liepājas komandai. Pērn U12 vecuma grupā Liepājas Kurši izcīnīja bronzas medaļas. Toreiz viņa cīņā par 3. vietu tika galā ar Ulbruks komandu. Un interesanti, ka viens no vārtiem tajā spēlē guva Marks Kristiāns Puniņš, kurš pašlaik ir kā otrais vārtsargs Liepājas Kuršu komandā. Liepājnieki izturējuši pirmo mazākumu un spēlē pilnos sastāvos. Lieliski Zandera tālā piespēle pār visam laukumam Griezītim, Ričardam Griezītim. Ričards izdara metienu, tas tiek bloķēts. Un Ķekavs Bulldogi šī konkrētā gada gāda komanda cīnās par to, lai izcīnītu savas pirmās medaļas. Kā teica Liepājniekiem, pērn U12 vecuma grupā 3. vieta. Šo sezonu U12 grupā Kurši ir kļuvuši par čempioniem. Un tieši šajā U12 komandā arī spēlē vairāki no pašlaika laukumā redzamajiem spēlētājiem. Protams, ar Ralfu Poli priekšgalā. Vēl 2 minūtes, nedaudz mazāk, līdz pirmās trešdaļas beigām. Ralfs Pols U12 vecuma grupā ielauzies starp 10 visu laiku labākajiem punktu guvējiem. Tur līderis Dāvis Zēmelis no Rubens, kurš šo sezonu jau debitējis ir arī LV Floorball līgā. Bet U13 vecuma grupā tātad šo sezonu pirmo gadu notiek cīņas. Šeit rezultātīvākie spēlētāji saraksta galvgalī pārsvarā spēlētāji no otrās divīzijas. Pārliecinoši labākais punktu guvējs Kristers Orlovs no Kalsnovas Madonas komandas, bet Kalsnovas komanda otrā divīzijā netika tālāk par ceturtdaļu finālu. Un līdz ar to arī Orlovam sezona jau ir beigusies un neredzēsim viņu arī šodien laukumā šeit Tāls sporta hallē.
Vēl minūte 15 līdz pirmās trešdaļas beigām. Blumiņa Liepājas kuršiem pie saviem vārtiem. Cenšas iesākt uzbrukumu. Jākaps Jēksta laukums stūrī pret 2 pretiniekiem. Neizdodas piespēle partnerim. Pirmās Pirmā trešdaļas pēdējā minūtē ar uzbrukumu varēs sākt Ķekavas Buldogi. Riskanti piespēle, bet bumbiņa nonāk līdz Mikam Ķibildam. Pret Ķibildu pārkāpja noteikumus. Toms Peniķis. Tas ir Renārs Eglīts mūsu ekrānos. Tās raidījums uz priekšu. Zanders spēlē pārliecinoši. Kalmetiens gandrīz līdz centra līnijai. Gana daudz spēka jābūt vārdsargiem. Tomēr augumā vēl ļoti maziņi. Lielākā daļa spēlētāji. Bet Zanders ar regulāru met bumbiņu teju līdz laukuma centra līnijai. Tālāk arī mest nav atļauts, jo tad atskanēs tiesneša svilpe. Un tas ir diezgan liels pluss Liepājniekiem. Ja šādi labi, spēcīgi un galvenais arī precīzi vārdsargi bumbiņas ievadīšanas spēja. Cīņa laukuma stūrī vēl pēdējās sekundes. Lai gan bļauj Mārtiņš Krums, lai spēlē bez soda, tomēr Ričards Griezīts pārkāpja noteikumus. Bumbiņi pie Degina, turpat arī Emīls Vaļuks. Nospēlēs pēdējās sekundes, un ar to arī pirmā trešdaļa noslēdzās pēc pirmajām 13 minūtēm. 2-1 Liepājas kurši atklājas vadībā pret Ķekavas Buldogiem. Mums 5 minūšu pārtraukums un tāda vērojama spēles turpinājuma. Talsi aicina uz pilsētas svētku jubilejas pasākumu Talsiem 100 svinības 3 dienu garumā no 30. jūnija līdz 2. jūlijam. 30. jūnijā Intars Busulis Sauleskalnā, nakts pastaiga, pūtēju orķestri, nebijis pasākums Tusiņšiekš Talsu tirgi. 1. jūlijā amatnieku tirgus, sports, atrakcijas bērniem un visas dienas garumā dziesmu un deju lustas, svētku gājiens, Strūklaku un Lāzaru uzvedums Talsu ezerā. Vakarā bāle līdz rītausmais spēlēs grupas Tumsa, Stradivārī, Mākoņu Stūmēji un DJs Roberts Leismejers. Tiekamies Talsos vasaras vidū un svinēsim kopā, atbalsta Talsu novada pašvaldība, Sijā Vikavūd, SEB banka un ne tikai. Pie galda, ap kuru savējie sanāk, gards vienmēr ir gardāks un saldais ir saldāks. Šeit mīļums var pārspēt pavāra iemaņas, bet tāpēc jau necietīs negaidīts mielasts. Un kļūdas ar sapratni risināt ierasts. Kur pulcējas savējie, vairojas sirsnība. Tā ir šī galda dziļākā būtība. Labākie produkti galdam, pie kura pulcējas savējie. LV par savējiem. Balt Audio, savā jomā pieredzējušākā audio-video kompānija Latvijā ar plašāko iekārtu sortimentu. Sākot no vienkāršiem līdz ekskluzīviem high-end risinājumiem, no skaņu sistēmas vienai telpai līdz pat pilnas mājas aprīkojumam vai īsta mājas kinoteātrim. Plašā produkta izvēle no vairāk kā 30 pasaules vadošajiem ražotājiem. Mēs ieteiksim jums vispiemērotāko risinājumu un veiksim pilnu iekārtu instalāciju. Balt Audio, viss labai skaņai un attēlam. Ko tev nozīmē florbols? Mums tās ir emocijas, uzvaras prieks un vēlme būt labākajiem. Florbolam.lv jau vairāk kā 10 gadus piedāvā pasaules vadošos florbola zīmolus Unihoc un Zone. Plašs sortiments, zviedru kvalitāte un zinoši pārdevēji. Tas viss un vēl vairāk jau gaida tevi. Florbolam.lv – līdera izvēle. Tikai 15 sekundes klusuma. Tu sadzirdēsi ar sirdi, kura no radiostacijām ir tava, vispiemērotākā.
Izvēlies vienu no 7 akciju sabiedrības Radio SVH stacijām. Best Sport LV piedāvā Miller sporta medicīna. Miller sporta teipa viena no populārākajiem pasaulē, ērti lietojama un īpaši piemērot locītavu aizsargāšanai. Teipu līne palīdzēs ilgāk noturēties teipiem. Teipu noņemšanas šķidrums palīdzēs atbrīvoties no teipu līnes daļiņām uz ādas. Miller sporta medicīna. Labākais sportam. Best Sport LV. Rallija Talsi 19. un 20. maijā. Startēsim piekdienā ar Talsu pilsētas ātrumposmu un finišēsim sestdienas vakarā ar lielu koncertu Saules kalna estrādē. Ar Talsu novada pašvaldības atbalstu. Sponsorē Neste, Talce SC grupa, oficiālais auto no Autobrāva. Biļetes pēc biļešu servisa kasēs vai internetā. Ja rallijs, tad Talsos! Nāc, iesaisties un kļūsti par florbola tiesnesi. Vairāk informācijas www.florball.lv. Par florbolu, par savējiem. Talsu sporta halā pēc dažām sekundēm atsāksies 23. Latvijas bērnu un jaunatnes čempionāts florbolā, kur šodien medaļu sadala zēnu 13. vecuma grupas komandas un pašlaik spēle par 3. vietu 1. divīzijā starp komandām Ķekavas Bulldogs un Liepājas Kuršiem pēc pirmā perioda, pēc 13 aizmetītām minūtēm. Ar 2-1 vadībā atrodas Liepājas Kurši. Liepājnieks spēles 6. minūtē ar patālu metienu vadībā izvirzīja Dāvids Ķēris. Un pēc pusotras minūtes Ričards Griezīts pretuzbrukumā pa laukuma kreiso malu tika līdz pat pretinieku vārtiem un izdarīja lielisku metienu, dubultojot savas komandas pārsvaru. Bet pēc aptuveni minūtes Kārlis Degins aptuveni no laukuma centra raidīja bumbiņu pretinieku vārtu virzienā un negaidīja šo metienu Mārcis Zanders. Tādējādi viens vārts spējot Ķekavas Bulldogiem atspēlēt. Un trešdaļas turpinājumā 2 minūtes skaidriskajā vairākumā varēja uzspēlēt arī Ķekavas Bulldogs, jo noraidījumu nopelnīja Rihards Markus Smēdnis, bet Ķekavas komanda šo vienu zēnu pārsvaru laukumā nespēja izmantot, līdz ar to joprojām atrodas iedzinājos ar vienu vārtu deficītu. Un pirmajā trešdaļā Liepājas Kurš pa pretinieku vārtiem izpildīja 6 metienus. Ķekavas Bulldog atbildēja ar 5 raidījumiem pa Mārča Zandera sargātajiem vārtiem. Turpinās uzbrukt Ķekavas Bulldog, kur aktīvāk sākuši šo spēli. Tagad šķiet, ka pārāk daudz spēlētāju laukumā. Tieši tā, 6 liepājnieka laukumā ļoti ātri. Ievadīja bumbiņu spēlē Ķekavas Bulldog, bet arī Ķekavas Bulldogiem šķiet ir 6 spēlētāju laukumā. Ja pareizi saskaitīt, tad abām komandām šeit bija pa 6 spēlētājiem laukumā. Noraidījums gan tiek tikai liepājniekiem. Ļoti ātri ievadīja bumbiņu spēlē Ķekavas Bulldog komanda, un tad radās neliels haoss. Varētu redzēt atkārtojumā, bet šķiet, ka šoreiz sodīt tikai vienu no grēkojušām komandām. Vai kā jūs redzat spēlētājs soliņa Renārs Eglītis, Liepājas komandas 6. numurs. Un Ķekavas Bulldogiem otrā iespēja šajā spēlē censties realizēt skaitlisko vairākumu. Interesanti bija šī epizode, ļoti daudz spēlētāju likās, ka ir laukumā.
Bet, nu, tā jau ir vēsture. Ralfs Sirmelis. Kārlis Degins tagad bumbiņu nesanāk Kārlim metiens, bet Liepājniekiem neizdodas aizskait pret uzbrukumā. Vēl viens Sirmeļa metiens, cīņa laukums stūrī. Pirmais pie bumbiņas Gustavs Griezīts, kurš raida to pāri visam laukumam līdz pat Leo Saulīšu sargātajiem vārtiem. Degins mēta garām vārtiem, pirmais pie bumbiņas Ronis. Ronis vēlreiz pret Gustavu Griezīti. Bumbiņa joprojām aiz pretnieku vārtiem. Vēl 50 sekundes skaidrs, ka vairākums Ķekavas Buldogiem. Sirmeļa metiens tiek bloķēts. Pārsvars diezgan liels tagad Ķekavas komandai, bet neizdodas to pārvērst vārtu gūmos, vismaz pagaidām. Sirmelis, Degins, metiens garām vārtiem. Arī šoreiz Zanders pie bumbiņas netiek. Un tagad Patriks Blīska ar 34. numuru. Tīka līdz pretnieku. Un tagad lieliska epizode, un arī šoreiz tā paliek neizmantota. Ernests Ronis nonāca viens pats pret Zanderu. Bet viens no Ķekavas Buldogu līderiem vārtus negūs. Nu vēl 20 sekundes vairākums Ķekavas komandai, bet bumbiņi ir viņu laukuma pusē. Urtāns, metiens garām vārtiem. Ronis pirmais pie bumbiņas un Degins ar nulis to pusi no vārtu priekšas vēl vienreiz meta garām vārtiem. Pašlaik ir problēmas dabū bumbiņu vārtu. Taisni stūrī Ķekavas Buldogiem atgriežas laukumā Renārs Eglīts, līdz ar to Liepājas, kurš izturējuši arī otru noraidījumu šajā spēlē. Netrāpa bumbiņu Urtāns pie pretnieka vārtiem. Sirmelis mēt no laukuma centra un gūsta vārtus Ralfs Sirmelis ar tālu metienu. Līdz ar to Ķekavas Buldogi abus vārtus šodien ir gūši ar metienu no distances un ir spējuši atgūt 2 vārtu deficītu un panāk izlīdzinājumu uz rezultātu tablo, kas neizdevās spēlējot skaitliskajā vairākumā. Tas padodās jau brīdī, kad abas komandas spēlē vienādos sastāvos, un Ralfam Sirmelim tikai 4. vārti ir šajā sezonā. Tāpat viņi rēģina arī 9 rezultīvas piespēles, un viņš ar 13 punktiem ir savas komandas 7. rezultīvākais spēlētājs. Mārtiņam Urtānam rezultatīvu piespēli. Vēlreiz bumbiņu Ķekavas Buldogiem. Ričards Griezīts pārkāps noteikumus. Un neveiksmīgi mēģina tālo piespēli izdarīt Emīls Vaļuks, un uzreiz jau briesmās viņu komandas vārda labi domāta piespēle, bet neaiziet bumbiņu precīzi līdz Kristam Ķemerim. Tagad Ķemerim tiek turēta nojas, vilpa klusē. Un iebaksta bumbiņu vārtos Ričards Griezītis. Nespēja nofiksēt bumbiņu Leo Saulītis un bumbiņa lido vārtos. Ātri vien atkal atgūst tomēr vadību Liepājas, kurš Ričardam Griezītim 2. vārtu šajā spēlē. Vērojam atkārtam no aizvārds viņš mēģina dabūt bumbiņu vārtos ar pirmo reizi, tas neizdodās, bet bumbiņu turpat vārtu priekšā paliek. Un caur vārds ar kājām tā tiek raidīta vārtos. Liepājas, kurš ātri vien atgūst vismaz minimālo vadību 3-2. Ričards Griezītis, numur 18. Gustavs Griezītis, Ķeris. Ķeris individuāli, bet bumbiņi tiek zaudēti. Gustavs Griezītis gan labo partneru kļūdu. Gustavs man garām vārtiem, pirmās pie bumbiņas būs Ralfs Sirmelis. Pagaidām pēdējo vārtu autors Ķekavas Buldogs komandai. 5 minūtes nospēlēts spēles 2. trešdaļā. Polis laukums stūrī pret viņu Dāvids Nīcmanis.
Rals Pils, komandas rezultatīvākais spēlētājs, bet šajā spēlē pagaidām viņš palicis nomināli otrajā plānā. Ar 2 vārtiem izcēlies Ričards Griezītis. Ķeris ar bumbiņu, tieši viņš atklāja šīs spēles rezultātu. Arī ar patālu metienu. Vairāk vārti gūti ar tieši metieniem no distances šajā spēlē par bronzas medaļām. Neaiziet bumbiņu līdz Jākabam Jekstem. Un tad pamatīgi skriešanās sākās laukumā. Sīrmēls izdara metienu, bumbiņu paliek laukumā. Noripo pa laukuma apmalus augšu un būs noraidījums. Un pirmo reizi mazākumā paliks jau šķiet, ka Ķekavs Bulldogs komanda brīdī, kad otrā trešdaļā nospēlēts 6 minūtes un 12 sekundes, gandrīz pusi no spēles pamatlaika ir aizritējis un Ernests Ronis dodās uz noraidījumu spēlētāju soliņu pret Ričardu Griezīti. Tiek pārkāpti noteikumi. Produktīvu sniegumu pašlaik laukumā demonstrē viens no kuršu līderiem. 2 vārtu gūmi, tagad vēl izprovocēts uz noteikumu pārkāpumu pretinieku komandas spēlētājs. Nepareiz sitienu uz 2 minūtēm noraidīts Ķekavs. No gaisa uzreiz Ričards Griezītis cenšas izdarīt metienu skaitiskajā vairākumā. Pils Ričards Griezītis viens pats. Un viņa metienu atvaira Saulītis. Jau Kristofers Jurisons labi pietur bumbiņu un raida to uz priekšu. No sāniem vārtniekā bumbiņu raida Arnolds Blumfelds. Vēl pusotra minūte skaitliskais vairākums Liepājniekiem. Polis laukums stūrī Griezītim un maina malas Ričards, bet līdz ķemerim bumbiņu neaiziet, jo piespēle nebija tomēr sevišķi precīza. Izdodas Jurisonam pārķiet bumbiņu, apspēlē viņš Gustavu Griezīti, bet tālāk brālim nāk Ričards Griezītis un tagad jau Polis. Polis meta, varēja varbūt dot piespēli uz pretējo malu ķemerim, bet komandas līderis centās uzņemties pats iniciatīvu un metiens nav rezultatīvs. Ļoti aktīvi arī vecāki nodarbojās ar trenēšanas jautājumu pildīšanu, bet Ralfs Polis tomēr pietiekami neatlaidīgs un metiens no distances un domīgs Leo Saulītis. 4. reizi bumbiņa atroda ceļu viņa sargātajos vārtos. Liepājs, kurš realizē skaitlisko vairākumu un rezultāts kļūst 4-2. Labi, Liepājs ar kuršiem. Ralfs Polis mūsu ekrānos dodās uz nomaiņu. Viņa vietā laukumā tiek sodīts Markus Karlsons ar numuru 44. No Gustava Griezīša piespēles vārtus kurš komandas labā gūst Ralfs Polis numuru 2. Rezultīvi piespēle Gustavam Griezītim. Gustavam otrā piespēle šajā spēlē. Ričardam 2 vārti, Gustavam 2 piespēles. Krīt Pēniķis. Svilpa klusē un izled. Liepājnieki 2 vārtu pārsvaru. Pretinieks panāca izlīdzinājumu, bet tagad atkal jau +2 kurzemniekiem. Ķeris Karlsons pie laukuma apmalas un pret viņu noteikums pārkāp Ronis. Līdz ar to Liepājs, kurš varēs turpināt uzbrukumu. Saņem uzslavas no trenera Karlsons par šo nomaiņu. Nav pamats tās spēlētājs, tika iesaistīts ar rotācijā. Tika dot atpūta uz vienu nomaiņu Polim. Redzēsim, vai Liepājnieks spēlētājs ar 44. numuru tiks iesaistīts spēlē arī turpinājumā. Jekste cenšas atņemt bumbiņu Sirmelim.
Tas ir maz dodas saviem vārtiem, tagad jau piespēle uz pretējo malu un Endijs Vilda. Vēl 4 minūtes līdz pārtraukumam, kļūdās Sirmils iedot bumbiņu spēlē no aizvārtas, bet Vilda labi nodarbojas aizsardzībā, palīdzot savam partnerim. Degins piespēle gar vārtiem, netiek pie bumbiņas Ronis, tagad tur Urtāns vēl cīnās. Vēlreiz Ronis ar bumbiņu. Un var sanākt pret mums Liepājniekiem. Un tomēr atgriežas Urtāns aizsardzībā. Tīri atgūst bumbiņu savai komandai. Degins metiens un bumbiņa vārtos. Kārlis Degins arī gūst savus otros vārtus spēlē. Un starpība atkal tiek samazināta 3-4. Šķita jau, ka ir nosakts Kārlis Degins, bet tomēr pamanās kaut kā izdarīt metienu un netiek ar šo metienu galā arī Mārcis Zanders. Varam vēlreiz atkārtojumā. Starp 3 pretiniekiem Degins nonācis, bet tik un tā ar Nūjas un ar to pusi izdara rezultatīvu metienu un atjauno atkal mums intrigu šajā spēlē. Komandas labā gūst Kārlis Degins, numur 87. Bumbiņa būs Ķekavas komandai. Neprecīzi tālāk piespēle, kurš izpildījumā un ties ar kaut ko līdzīgi atbild arī Ķekavas Buldogi. Polis. Laukums stūrī, Polis spēlē ārā. Gustavs Griezīts metiens garām vārtiem, pirmais pie bumbiņas Peniķis. Pret viņu aktīvi cīnās Edvards Hāzners. Tagad Jurisons var aizskriet 3-2 prezumā Ķekava. Liepājas bērnu vecākiem centās iestāstīt, ka bumbiņa būs Liepājniekiem. Beigās notic tam Ķekavas Buldogi jaunieši, bet tomēr tiesneša roka liecina, ka bumbiņa spēlē jāievada Ķekavas komandai. Degins. Un šeit grūtāk, manuprāt, ir jau vecākiem. Pareizi sakot, treneriem, jo ļoti daudz padomus no malas dod vecāki. Vakardien tomēr U16 vecuma grupā tur bija vienkārši atbalsts savai komandai, saviem bērniem, no tribīnēm. Šeit tiešām jau mēģina arī šāds tāds taktiskās nianses mammas un tēti nodot saviem bērniem un bērnu komandas biedriem. Tikmēr vēl 2 minūtes līdz otrās trešdaļas beigām. Šajā periodā katra no komandām gūs pat 2 vārtiem pašlaik, un joprojām saglabājas līdz ar to minimāls pārsvars Liepājniekiem. Neizdodas Ričardam Griezītim tikt pie sava 3. vārta gūma. No labas pozīcijas metiens nedaudz garām vārtiem. Patbraucē piespēli izdarīt Krists Ķemers, bumbiņu laukuma stūrī. Degins labi domāt piespēli, bet neaiziet bumbiņu līdz Urtānam, taču bumbiņu atroda ceļu vārtos. Un Ernests Ronis ir tas, kas panāk izlīdzinājumu 4-4. Otro reizi pēc kārtas īsā laika posmā Liepājnieki nespēja nospēlēt precīzi savu vārtu priekšā. Un atkal šķietami no nekā izveidojas šī epizode. Redzam, kaut kur uz vārtu priekšu bumbiņu raida Degins, bet tur labi cīnās Ronis. Atkal viņš ir 3 spēlētāju ielaikumā, bet tik un tā pamanās raidīt bumbiņu vārtos. Un otro reizi jau šajā spēlē Ķekavas Buldogi ir spējuši atspēlēt 2 vārtu deficītu. Skatīsimies, vai tagad nākamie 2 vārtu gūmi atkal būs Liepājas komandas izpildījumā. Mēs pašlaik tāda tendence šajā cīņā ir novērojama. Vēl vien bīstama epizode un Kristofers Jurisons šo tendenci lauž ar lielisku metienu. Gūst viņš vārtus un panāk jau 5-4. Pirmo reizi šajā spēlē vadībā izvirzās Ķekavas Buldogs jaunieši.
Kristofers Jursons pats atbruņo Gustavu Griezīti pie laukuma apmalas. Nonāk labā metiena pozīcijā un triec bumbiņu vārtos, neatstājot nekādas cerības Mārcim Zanderam. Turpina Ķekavas komanda uzbrukt. Urtāns metiens labā lēcienā bumbiņā atvēra Zanders, bet izties, ka metiens tik un tālu lidot garām vārtiem. Un pēdējā minūte spēles otrajā trešdaļā. Jau nesteidzīgi Ralfs Sirmels pietur bumbiņu, saspēlēs ar Endiju Vildi, ar savu partneri aizsardzībā. Atnāk Kārlis Degins pēc bumbiņas un tālu piespēle pār visam laukumam. Ronis tur cīnās, metienu izpilda Vilde, bet viņa metiens tiek bloķēts vēl 21 sekundi līdz pārtraukumam. Laba izspēle, bet Vildes metiens tiek vēl vienreiz bloķēts. Ronis ievadīs bumbiņu spēlē. 17 sekundes. Ronis atkal atstāja bumbiņu un Degins ir tas, kas ievada bumbiņu spēlē. Vēl vienreiz izspēle uz Endiju Vildi. Šoreiz nespēja bloķēt metienu liepainieki, bet Vildes raidījums ir neprecīzs. Bumbiņu vēl nedaudz pāri vārtiem. Vēl pēdējās 13 sekundes. Vai liepainieki spēs izveidot kādu momentu. Eglītis tālu piespēle uz priekšu. Tur Jēksti ātri atbruņo un tas arī ir viss otrajā trešdaļā. Kaut gan vēl neilgi pirms trešdaļas beigām Liepājniekiem bija 2 vārtu pārsvars, tomēr beigās ar 5-4 vadībā atrodas Ķekavas Buldogi un pēc neliela pārtraukuma vērojam spēles ar trešo trešdaļu. Talsi aicina uz pilsētas svētku jubilejas pasākumu Talsiem 100 svinības 3 dienu garumā no 30. jūnija līdz 2. jūlijam. 30. jūnijā Intars Busulis Sauleskalnā, nakts pastaiga, pūtēju orķestri, nebijis pasākums Tusiņčiekš Talsu tirgi. 1. jūlijā amatnieku tirgus, sports, atrakcijas bērniem un visas dienas garumā dziesmu un deju lustas, svētku gājiens, Strūklaku un Lāzaru uzvedums Talsu ezerā. Vakarā bāla līdz rītausmēs spēlēs grupas Tumsa, Stradivārī, Mākoņu Stūmēji un DJs Roberts Lejasmējers. Tiekamies Talsos vasaras vidū un svinēsim kopā. Atbalsta Talsu novada pašvaldība, Sijā Vikavūd, SEB banka un ne tikai. Pie galda, ap kuru savējie sanāk, gards vienmēr ir gardāks un saldais ir saldāks. Šeit mīļums var pārspēt pavāra iemaņas, bet tāpēc jau necietīs negaidīts mielasts. Un kļūdas ar sapratni risināt ierasts. Kur pulcējas savējie, vairojas sirsnība. Tā ir šī galda dziļākā būtība. Labākie produkti galdam, pie kura pulcējas savējie. LV par savējiem. Balt Audio – savā jomā pieredzējušākā audio-video kompānija Latvijā ar plašāko iekārtu sortimentu. Sākot no vienkāršiem līdz ekskluzīviem high-end risinājumiem, no skaņu sistēmas vienai telpai līdz pat pilnas mājas aprīkojumam vai īsta mājas kinoteātrim. Plašā produkta izvēle no vairāk kā 30 pasaules vadošajiem ražotājiem. Mēs ieteiksim jums vispiemērotāko risinājumu un veiksim pilnu iekārtu instalāciju. Balt Audio – viss labai skaņai un attēlam. Ko tev nozīmē florbols? Mums tās ir emocijas, uzvaras prieks un vēlme būt labākajiem. Florbolam.lv jau vairāk kā 10 gadus piedāvā pasaules vadošos florbola zīmolus Unihoc un Zone. Plašs sortiments, zviedru kvalitāte un zinoši pārdevēji. Tas viss un vēl vairāk jau gaida tevi. Florbolam.lv – līderi izvēle.
Tikai 15 sekundes klusuma. Tu sadzirdēsi ar sirdi, kura no radiostacijām ir tava, vispiemērotākā. Izvēlies vienu no 7 akciju sabiedrības Radio SVH stacijām. Besport Sport LV piedāvā Miller sporta medicīna. Miller sporta teipi viena no populārākajiem pasaulē, ērti lietojama un īpaši piemērot locītavu aizsargāšanai. Teipu līme palīdzēs ilgāk noturēties teipiem. Teipu noņemšanas šķitrums palīdzēs atbrīvoties no teipu līmes daļiņām uz ādas. Miller sporta medicīna. Labākais sportam. Besport Sport LV. Rallija Talsi 19. un 20. maijā. Startēsim piekdienā ar Talsu pilsētas ātrumposmu un finišēsim sestdienas vakarā ar lielu koncertu Saules kalna estrādē. Ar Talsu novada pašvaldības atbalstu. Sponsorē Neste, Talce SC grupa, oficiālais auto no Autobrava. Biļetes pēc biļešu servisa kasēs vai internetā. Ja rallijs, tad Talsos! Nāc, iesaisties un kļūsti par florbola tiesnesi. Vairāk informācijas www.floorball.lv. Par floorball, par savējiem. Pirmajā no 4 šodien paredzētajām spēlēm Talsu sporta hallē Latvijas bērnu un jaunatnes floorball čempionāta fināla dienā U13 vecuma grupā klāt ir izšķirošā 3. trešdaļa, kurā Ķekavas buldogiem jau jācenšas nosargāt iekrāto pārsvaru pār Liepājas kuršiem. Lai gan pirmajā trešdaļā liepājnieki panāca 2 vārdu pārsvaru, tad 1 vārdu zaudēja. 3. trešdaļā vispirms Ralfs Sirvelis ar precīzu metienu panāca 2-2, bet ātri vien Ričards Griezīts atjaunoja vadību savai komandai un pēc tam vairākumā Ralfs Polis ar metienu no distances realizēja skaitlisko vairākumu un ieguva jau šķietami drošo 4-2 vadību Liepājas kuršiem, bet ar to nebūtu nekas nebeidzās, jo 2 minūtes vēl Kārlis Degins no vārtu priekšsara noizināja to pusi atspēlēja 1 vārtus. Un vēl pēc pāris minūtēm labi vārtu priekšā pacīnījās arī Ernests Ronis, tādējādi panākot jau 4-4. Un pēc tam Kristofers Jurisons atguva bumbiņu pie pretinieku laukuma pusē pie laukuma apmalas un tika labā metiena pozīcijā, lai izdarītu precīzu metienu un tādējādi panāca viņš 5-4. Pirmo reizi šajā mačā vadībā izvirzot Ķekavas Bulldogs komandu un trešā trešdaļā skatīsimies, kā būs spēles gaita mainījusies, kad Liepājas kuršiem beidzot būs jādomā par atspēlēšanos. Otrā trešdaļā liepājnieki izpildīja 10 metienus, Ķekavas Bulldogiem 9 metienu, kopējā metiena attiecības 16-14. Nedaudz pārsvars Liepājas kuršiem, bet uz tablo pārsvars tomēr jau Ķekavas Bulldogiem. Urtāns vairākas reizes mēģina izdarīt metienus, bet tas vai nu neizdodas, vai arī raidījums tiek bloķēts. Liepājas kuršiem 2 vārti Ričardam Griezītim, 2 piespēles Gustavam Griezītim. Ķekavas Bulldokiem pagaidām rezultatīvākais ar 2 gūtiem vārtiem un 1 rezultīvu piespēli ir komandas kapteinis un komandas līderis Kārlis Degins. Vilda ilgi gatavojas izdarīt metienu, beigās metiens arī seko, bet bumbiņi lido garām vārtiem. 2 minūtes jau tūdaļ būs aizritējuši. Gadien, kad spēlē ir saīsinātais laiks, proti 1/3 rīt 13 minūtes. Paliks bumbiņa Ķekavas Bulldokiem. Un tātad Liepājas kurš komanda šis sastāvs pērn izcīnīja bronzas medaļas U12 vecuma grupā. Spēlē par 3. vietu tikot galā ar Ulbruku.
Un šo sezonu U12 grupā, kurš ir kļuvuši par valsts čempioniem. Ķēkavas Bulldogi lūko tik pie pirmajām medaļām. Šo sezonu gan tā statistika ir tāda, ka tajās spēlēs, gan kādu no Ķēkavas Bulldogs komandām vismaz izšķirošajās play-off spēlēs, kad nonāk sporta centrs pārraidēs, tad Ķēkavas Bulldogiem nācies samierināties ar zaudējumu. Nu, teikt, šie jaunie puiši centīsies lauzt šo nepatīkamo statistiku. Un pagaidām viss strādā viņu labā. Ričards ir griezīts laukums stūrī ar bumbiņu, pret viņu Jurisons. Pašlaik tieši augumā mazajam Kristoferam Jurisonam uzvaras vārti. Ja, šādi noslēgsies spēle. Tagad atkal Jurisons ar bumbiņu 1-3. Skaisti viņš tiek galā ar Kristu ķemeri, bet Kristam palīgā nāk divi partneri. Tur arī beidzās Jurisona centieni iekarot pretinieku vārtus vai kaut vai izpildīt metienu pa tiem Vildē. Degins. Labi atrod Degins ar partneru Urtānu, bet pēc Mārtiņa metiena atliek viens saķert galvu gan pašam metiena izdarītājam, gan arī šīs piespēles autoram. Šoreiz Mārtiņš Urtāns atņēma Deginam vienu rezultatīvtātes punktiņu, kā uz paplāts nolika bumbiņu. Mednis. Pēc pagrieziena neprecīzs raidījums. Pirmais pie bumbiņas ir Karlsons, kurš atkal nācis laukumā pirmajā maiņā kopā ar Blisku un ar Medni. Jauts virknējums. Bliski ir no pirmās maiņas, bet ar viņu kopā sākuma sastāvā gāja arī Peniķis un Ralfs Polis. Eglīts uz priekšu Karlsonam, tur Karlsons zaudē 2 cīņu ar Ralfu Sirmelem. Sirmelim šodien viens precīzs metiens. Gustavs griezīts pārķer bumbiņu, metiens pēc pagrieziena. Pārliecināts darbojas vārtos Leo Saulītis. Blumfelds pa kreiso malu tiek atbruņots. Eglīts met, Saulīts atsit bumbiņu un varbūt pirmais pie bumbiņas Degins. Tā arī notiek. Degins individuāli. Pietur bumbiņu tagad Kārlis, atgriežas savā laukuma pusē un sāks lēnu uzbrukumu, vēl nomaiņa. Cenšas iet virsū Liepainieka Kārlim. Degins saglabā bumbiņu, piespēli uz priekšu. Turpret Linards Pola pārkāp noteikums pret Dāvidu Ķeri. Un saņem aizrātības no treneres, lai spēlē bez soda. Protams, kāds norēdījums nenāktu par labu Ķēkavas Bullogiem. Bīstams Ričarda griezīšu metiens. Saulīts darbojas pārliecinoši, lai gan ielaidis ir vairākus vārdus. Viņš pēc metieniem no distances, šoreiz viņš spēlē pārliecinoši. Ķēris uz priekšu, bet negaida partneris bumbiņu. Tā jau ir Liepājas laukuma pusē. Vēl 7 minūtes ir Liepājas kluba rīcībā, lai panāktu sev vēlamo rezultātu šajā cīņā. Ķēris. Nav bumbiņu vārtos arī šoreiz. Un tagad gan ir bumbiņu vārtos un rezultāts kļūst neizšķirts 5-5. Izdodās Liepainiekiem atspēlēties. Divas reizes šajā spēlē atspēlējušies ir Ķēkavas Buldogi un tagad vienreiz arī
Liepainieki no Asaleņķa izdodās precīzs metiens. Precīzā metiena izpildītājs Krists Ķemeris. Zemeķēkās Buldogu komandas trenere Kristīna Degina. Ķemerim ir pirmais rezultatīvitātes punkts šajā spēlē. Un sezonā kopumā Kristam 9 vārti. Tāpat viņi reiķinā arī 8 rezultatīvas piespēles. Pusē ir spēles trešā trešdaļa. Rezultāts joprojām neizšķirts. Kas zina, iespējams jau pirmajā no pavisam 4 šodien paredzētajām spēlēm mums sagaida papildu laiks. Jo pagaidām komandas pierādījušas, ka ir spēkos stipri līdzīgas viena otrai. Sirmēls aiz vārtiem pietur bumbiņu. Cenšās viņam iet virsū 2 liepainieki, bet nepārāk aktīvi viņi to dara. Karlsons un Mēdnis. Tagad Degins tiek vaļā no Gustavu griezīšu un metiens bumbiņa ir vārtos 6-5. Noriskēja šoreiz Gustavs griezīts. Gāja uz bumbiņas pārķeršanu, tas neizdevās un līdz ar to uzreiz brīvs ceļš pretī Sāncenču vārtiem ir Ķekavas Buldogu komandas kapteinim un pārliecinoši raidīta bumbiņa vārtos. Kārlis Degins panāk atkal 6-5, atkal vadība izvirzās Ķekavas Buldogi. Nospēlēts trešajā trešdaļā 7 minūtes un 18 sekundes. No Rātas iekrēja piespēles vārtus Ķekavas Buldogu komandas labā gūst Kārlis Degins, numur 87. Līdz ar to Liepājskošiem vēl vienreiz ir jācenšas atspēlēt vienu ar deficīts. Ķēris zaudē bumbiņu Ķēris un neizmanto epizodu. Buldogs komanda, lai gūtu 7. vārtus, tur vārtu priekšā Linerts Pola bija nonācis. Kārlim Deginam līdz ar to 3 vārtu gūmi un 1 rezultīvu piespēli. Līdera cienīgs sniegums šajā izšķirošajā spēlē sezonas pēdējā mačā. Ķēris. Un būs noraidījums tagad Kārlim Deginam. Ķekavas Buldogi tagad vēl būs uz 2 minūtēm spiesti palikt bez sava līdera. No aizmugurs neatļaut tiek traucēts Dāvids Ķēris. Liepājas kluba pirmo vārtu autors un otrā iespēja spēlēt skaidriskajā vairākumā Liepājskošiem. Pirmo vairākuma spēles otrajā trešdaļā. Viņi spēja pārvērst vārtu gūmā, toreiz labs metiens no distances padevās ar Alfam Polim, arī tagad viņš ir laukumā, pašlaik viņš ir bumbiņu. Gustavu griezīšu metiens tiek bloķēts. Sirmēls izmanto augumu pārsvaru pret Blisku. Apskrēja viņš arī Eglīti. Un varēja dot šoreiz iespējams arī piespēli uz pretējo malu, kur jau gaidīja Ernests Ronis. Kļūdās Gustavs griezīts. Pēdējās epizodes ne tās veiksmīgākās Gustavam. Noriskēja viņš ar bumbiņas pārķeršanu, arī tagad iesākot uzbrukumu neprecīzi piespēli. Tagad pārkāpums tieši pretēji Gustavu. Grūdiens mugurā no Ernesta Roņa puses. Skārto inventārs Mācim Zandaram, un tad cīņa varēs turpināties. Vēl minūte un 10 sekundes vairākums Liepainiekiem. Eglītis. Priekšā Ķēris. Iespēl sako Ričardam Griezītim pret Ričardu uzreiz 3 Ķekavas Buldogu spēlētāju un bumbiņu
Tiek atņemta Blumfelds mazākumā raujas uz priekšu, pretējā malā Jurisons. Piespēle arī tīk domāta Kristoferam, bet tā tiek pārķerta. Un tagad jau Gustavs Griezīts vēl vienreiz traucas uz priekšu. Bumbiņš saglabā, bet tā ir laukuma stūrī. Spēlē ārā Ričardam Griezītim. Ričards iet uz metienu, bet šoreiz bumbiņa lido pāri vārtiem. Vēl 23 sekundes vairākums Liepājas kuršiem. Bet bumbiņa pie Čakavas Buldogiem. Sirmelis tālu piespēle uz priekšu, tā teikt pārtverta. Eglītis. Zaudē bumbiņu Eglītis. Un jau Ronis, labi Ronis atrod Urtānu un mazākumā metiens. Nenofiksē bumbiņu Zanders. Gandrīz izlaid Zanders zem sevis bumbiņu. Šoreiz jāsaka, ka paveicās arī Liepainiekiem. Daudz netrūk, lai Čakavas Buldogi tikt pie vārtu gūmu skaitliskajā mazākumā. Bet tomēr saglabājās viņam minimāls pārsvars. Atgriežas laukumā Kārlis Degins, līdz ar to Čakavas Buldogiem šoreiz ir izdevies izturēt skaitlisko mazākumu. Un vēl viņa rīcībā 3 minūtes, kuras ir jāizturē spēles gaitā, lai izcīnītu Latvijas čempionāta bronzas godalgas. Un Degins vienatnē pret vārtsargu lieliski spēlēs vārtos Mācis Zanders, glābi savu komandu. Sirmelis. Paliks bumbiņu Buldogiem. Lieliski epizode redzam šeit. Kārlis Degins un skaistā lēcienā Zanders glābi savu komandu no vārtu zaudējuma. Tīris bumbiņu Ričardam Griezītim. Sirmelis uz priekšu. Neprecīzi bumbiņu pie vārtsarga. Degins. Tur nav neviens no partneriem un Čakavas komandai jāatgriežas aizsardzībā. Tālu piespēle uz priekšu, atkal nav precīzi. Sirmelis pretējā malā Degins. Sirmeļa metiens tiek bloķēts. Un paliek bumbiņu Liepainiekiem. Šķiet, ka tiek pieprasīts 30 sekundžu pārtraukums. Tieši tā, minūte un 43 sekundes. Spēles pamatlaikā vēl jāspēlē. Liepājas kuršiem vien vārtu deficīts. Un tagad viņiem neliela apsprieda, kā glābt šo spēli. Mārtiņš Krums zīmēs sadarbības, kā jāizspēlē pēdējie uzbrukumi, bet šeit redzējām, kā Kārlis Degins neguva vārtus, un nākamajā epizodē, kā viņš guva vārtus, guva viņš ātrāk vārtus, un pēc tam neguva. Secība var būt cita, un šeit, kā vārtus guva Liepainieku spēlētājs Krists Ķemers, tobrīd panākot 5-5. Tie pagaidām pēdējie vārtu Liepājas komandas labā. Atgriežas komandas atpakaļ laukumā. Kolorīts, tāls, līdzutājs, skatītājs. Izšķirošie mirkļi ir klāt. Zanders pašlaik paliek vārtos. Ķeris, abi griezīši. Jekste un Ķemers. Tāds ir pašlaik kurš sastāvs. Jau pirms spēles treneris teica, ka uz jautājumu zīmes ir Ralfa Poļa spēlēšana. Pēc savainojuma izārstēšanas ir atpakaļ ierindā. Un tagad arī uz izšķirošiem mirkļiem redzam, ka
Pašlaik Polis paliek rezervē. Sirmels pietur bumbiņu aiz saviem vārtiem. Aktīvāk jāspēlē Jeksten. Sākas pamatlaika pēdējā minūte. Urtāns izdara neprecīzu piespēli. Un lieliski jau vārtos darbojas Leo Saulītis. Ķemer vietā nāk laukumā Bliska. Te bumbiņas ir Ķēris. Griezītis. Un saucam malā vārdsargu Zanderu un kā 6. spēlētājs laukumā nāk Ralfs Polis. Vēl 25 sekundes. Cīņa par bumbiņu. Ķēkavs komanda to dabū tālāk no saviem vārtiem un tagad Degins. Netiek Degins pie bumbiņas. Bliska vēl 13 sekundes. Bliska gar laukuma apmali. Polis arī netiek pie bumbiņas un metienu tomēr izdara Ričards Griezītis. Tas tiek bloķēts vēl 6 sekundes. Kuršu rīcībā stūra izspēle. Un iziet bumbiņa līdz vārtu priekšai un Ralfs Polis gūst vārtus panākot 6-6. 4 sekundes pirms pamatlaika beigām. Lukā, komandas līderis nebūtu nesenā labākajā sportiskajā formā, bet tomēr izglābjās. Spēle vēl nav beigusies. Atceramies arī vakardien Liepājas Kuršu U16 vecuma grupā atspēlēja 3 vārtu deficītu, bet pēc tam piedzīvoja zaudējumu pret Rīgas Lauvām. Arī tagad ir liepājnieki izglābušies pamatlaika pašā izskaņā, bet tā vēl nebūtu nav uzvara. Vēl ir mums 4 sekundes spēles pamatlaikā. Ja šajā laikā vārti netiek gūti, tad priekšā arī pagarinājums. Un tas ir arī viss spēles pamatlaikā. Rezultāts neizšķirts 6-6 un mūs tūdaļ priekšā 5 minūšu pagarinājums vai līdz pirmajiem vārtiem. Redzam vēlreiz un vēlreiz pēdējā epizode. Iziet cauri Patrika Bliskas piespēli, trāpa vēl bumbiņa arī pa kāju Ralfam Sirmelim. Un Ralfs Polis gūst vārtus, panākot izlīdzinājumu. Ķekavs Bulldogs komandas treneru Kristīnu Deginu skaidro kaut ko saviem līderiem, Ernestam Ronim un Kārlim Deginam. Arī lielvārdas līdztēji parādījušies tribīnēs. Lielvārdai nākamā spēle pret Talsiem. Tādēļ arī sākā aizvien vairāk un vairāk tautas parādīties šeit Talsas sporta hallē. Bet vēl jāpabeidz ir šī dienas pirmā spēle. Tātad 5 minūtes vai līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Pamatlaikā Ķekavas Bulldogiem Kārlis Degins ar 3 vārtu gūmiem un vienu rezultātīvu piespēli ir bijis rezultatīvākais par 2 punktiem Ralfam Sirmelim, Ernestam Ronim, kurš komandā rezultatīvākie 2 gūtiem vārtiem ir Ričards Griezītis un Ralfs Polis un 2 piespēles Gustavam Griezītim. Vai tiešām piepildīsies atkal šis scenārijs, ka Ķekavas Bulldogi izšķirošās spēles par medaļām, kas tiek rādīts Sporta centrs televīzijā, noslēgsies ar zaudējumu. Negribētos to piesaukt, bet pašlaik ir tā kā ir, ka atkal ir izlaista spēle, ne pirmā jau šajā sezonā. Tagad jādara viss iespējamais, lai glābtos. Liepājnieki jau uz rezervistu soliņa sadodās gandrīz rokās, gluži kā uz pēcspēles metienu sēriju, bet vēl tas ir pāragri. Pārter bumbiņu Degins. Metiens no asa leņķa nav precīzi, bumbiņa būs Liepājas Kuršiem.
40 sekundes ir nospēlētas spēles pagarinājumā. Mēģinās uz saviem vārtiem. Eglīts uz priekšu, līdz Griezītim bumbiņā aiziet, bet tur Griezītis tikai krīt, tiesneši rāda, ka jāceļas kājās, un jau Ralfs Sirmeļ tālu piespēle bumbiņu vārtu priekšā, un tomēr nofiksē to Zanders. Pazaudē nūju Endijs Vilde, līdz ar to vārtu priekšā viens pats paliek Griezītis, kurš netrāk pa bumbiņu. Mainās abas komandas bumbiņu pie Lieprājniekiem, Gustavs Griezītis ar to. Tālu piespēle pa gaisu, nonāk bumbiņu Ķekavas komandas vārds ar grokās. Sirmels tālu uz priekšu, ķērs spēlē ar augumu. Un, protams, šis tālās gaisa bumbiņas ir visnotaļ bīstams. Varbūt spēlēm nav tik laba nūjas tehnika. Visādi var gadīties, ka bumbiņa raida pa gaisu uz vārtu priekšu. Varbūt aizsargs netālu nostrādā un rodās labi iespēja gūt vārtus. 2 minūtes pagarinājumā nospēlēts, atkal tālu piespēle pa gaisu. Nācis lakumā Ralfs Polis. Neizdots metiens ar ķērim un tagad tomēr neaiziet 3-2 pretuzbrukumā Ķekavas Buldogi. Bumbiņa Liepājas komandai. Polim jāpagaida, lai nomainās visi spēlētāji, lai nav skaitliskā sastāva pārkāpums un tomēr viens spēlētājs pat daudz ir laukumā. Šķita jau, ka ir sagaidījis Polis, bet tomēr ne, ir 6 spēlētāji un to fiksē spēles tiesneši. Otro reizi šajā spēlē, līdz ar to skaitliskā sastāva pārkāpums. Jā, redzam, šeit redzam mēs 4, pat 5 spēlētājs un vēl 2 bija ārpus ekrāna. Muļķīgs un noraidījums brīdī, kad papildu laikā nospēlētas 2 minūtes un 30 sekundes. Ķekavas Buldogi iegūst tiesības spēlēt skaitliskajā vairākumā 3. reizi šajā spēlē. Pirmās 2 reizes gan viņi vārtus neguva. Par sastāvu skaitlisko pārkāpumu uz 2 minūtēm norādīts Ronis meta blokē viņa metienu ķēris. Renārs Eglītis. Renārs Eglītis devies izciest ar 2 minūšu noraidījumu. Ķēris gar bortu. Sirmels met garām vārtiem. Pirmais te bumbiņas Jurisons. Jurisons spēlē ārā Vildem. Vilde kļūdās un Ričards Griezītis pretuzbrukumā metiens. Glābi Leo Saulīts. Vēl vienreiz Griezītis met un šoreiz jau Sirmels bloķē šo metienu. Kas par iespēju spēlēt skaitliskajā mazākumā papildu laikā ir Ričardam Griezītim. Gūta 3. vārtus un pielikta trēkņu punktu gan ne tikai šai spēlē, bet visai sezonai. Vēl 20 vairākums Ķekavas Buldogiem. Vēl vienreiz Vildi nospēlē neveiksmīgi tieši viņa kļūdas dēļ radās šis pretuzbrukums un tagad viņam neizdodas apstrādāt bumbiņu. Poļu metiens aizsargi ieskāvienā, bet vārdsargs tomēr spēlē pārliecinoši. Ronis metiens garām vārtiem, gandrīz tā bumbiņa arī spēles tiesnesim, kuram jāizvairās no bumbiņas un Ķekavas komanda uzskata, ka viņiem ir jābūt bumbiņā. Šeit jau Gustavs Griezītis kļūdās iedot bumbiņu spēlē. Ronis to atgūst savai komandai. Sirmeļa metiens un labi spēlē Zanders. Zanders atvēra bumbiņu un pēc tam Dāvids ķērs met bumbiņu pār visam laukumam. Paliek bumbiņu Buldogiem. Vēl 36 sekundes ir skaitliskais vairākums. Diskutē
Mārtiņš Krūms ar vienu no spēles soģiem par kādu no epizodēm. Vilde. Vēlreiz Vildem kļūda. Neveiksmīgs pagarinājums ir Endijam Vildem. Bumbiņi pie Ķēkavas komandas. Atvainojiet pie Liepājas komandas. Vēl viens nevajadzīgs pārtraukums spēlē. Cīņā atsākās Ričards Griezīts pirmais pie bumbiņas. Un sākas pēdējā minūte papildu laikā un pusi no tā vēl liepainiekiem skaitliskais mazākums. Mēģina metiens tiek bloķēts. Labi piespēle gar vārtiem Ričardu Griezīšu izpildījumā, bet neaizsniedz līdz bumbiņai ķemers. Ronis piespēlē Spolēm. Spola pret ķēri saglabā bumbiņu. Uz metienu netiek tomēr labi Dāvids Ķēris nospēlē aizsardzībā. Atgriežas laukumā un noraidītais spēlētājs ir izturējuši arī trešo noraidījumu liepainieki. Un vēl pēdējās 25 sekundes. Tāls raidījums uz priekšu. Ķer bumbiņu Degīns. Un pagaidām izstāsta, ka mūsu sagaida pēcspēles metienu sērija. Pirmā šajā nedēļas nogalē šeit Talsos un nesteidzās liepainieki. Gustavs Griezīts pietur bumbiņu, vēl pēdējais raidījums, tas tiek bloķēts un tieši tā Liepājs, kurš izglābās no zaudējuma spēles pamatlaikā, izturēja 2 minūtes skaitliskajā mazākumā papildu laikā un tagad uzvarētāju noteikšana atlikta uz pēcspēles metienu sēriju. 5 metieni tiks dot katrai no komandām. Lai noskaidrotu to, kuri tad kļūs par šīs sezonas bronzas medaļu ieguvējiem. Šeit atkārtojumā pēdējie vārti Kārlim Deginam, kurš tobrīd panāca 6-5. Savas komandas labāk nebija labi iespēja gūt 3-7 vārtus. Bet šeit epizodu pašā pamatlaika izskaņā, kad savus otros vārtus guva Ralfs Polis un panāca 6-6. Tas notika 4 sekundes pirms pamatlaika beigām. Tur komanda treneri vai kapteiņi nodos ziņu spēles tiesnešiem. Zem lielvārdas atbalstītāji, šodien izstās arī būs pietiekami daudz. Vakardien viņi, protams, bija stipri lielā mazākumā cīņā ar Tals faniem tribīnēs, bet tā bija dzirdami un, domājams, arī viena daļa no panākumu pienāks lielvārdas faniem. Vakardien uz 16 vecuma grupā lielvārdi ar 3-2 pieveic Tals Novads sporta skolas Krauzers komandu un šodien noteikti Tals sniegt augsta revanša. Iļņa Nazārovs arī ieradies šodien Talsos. Neizdevās viņam kopā ar pieaugušo izlasi saglabāt čempionu trofeju Lielvārdē. Finālā nācās piedzīvot zaudējumu Arēnā Rīga pret Trigobet Ulbruka komandu. Bet viss ir gatavs, lai varētu sākt izpildīt pēcspēles metienu sēriju. Un pirmo bulīti izpildīt dodās Endijs Vilde. Liepainiekiem vārtos paliek Mārcis Zanders. Un Vilde tiek labā metiena pozīcijā. Gūst vārds, bet viens no tiesnešiem rāda, ka vārtu gums skaitās, otrs rāda, ka vārtu gums neskaitās.
Izskrēja uzreiz laukumā komandas kapteinis Kārlis Degins. Un tagad tiesnesis Kaspars Kristapsons, kurš neieskaitīja šo vārdu gumu, arī dodās paskaidrot gan kapteinim, gan trenerei savu lēmumu. Līdz ar to rezultāts paliek nemainīgs. 0-0, un tagad Renārs Eglītis dodas izpildīt savu bullīti pret Leo Salmiņu. Saulīti. Un garām vārtiem met Eglītis. Līdz ar to pēc pirmās metiena sērijas rezultāts paliek joprojām 0-0. Un tagad Ernests Ronis, viens no Ķekavas Bulldogu līderiem šajā spēlē. Viņam viena gūti vārti un viena rezultatīva piespēle. Šķiet, ka ar ķiveri atvēra metienu Zanders. Jebkurā gadījumā vārti nav gūti arī šoreiz. Un Ralfs Polis kā nākamais nāk laukumā. Jā, trapi buņi pat ķiveri Mārcim Zanderam. Ralfs Polis spēlēs, kurš gūta 2 vārtus šajā spēlē. Turklāt tieši viņš panāca izlīdzinājumu 4 sekundes pirms pamatlaika beigām. Un tagad viņš gūsta vārtus un izvirza vadībā Liepājas Kuršus ar 1-0. Un pēc 2 metienu sērijām tātad vadība liepainiekiem. Soda metienu izpilda Linards Spola, numurs 69. Un kā nākamais bullīti izpildīt dodās Linards Spola. Sākumā arī, un bumiņi ir vārtos. Šķita jau, ka Zanders ir atvairījis šo raidījumu, bet tomēr bumiņi ielido vārtos un Ķekavas Bulldogi panāk izlīdzinājumu 1-1. Redzam vēl vienreiz atkārtojumā šo epizodu. Dabu bumiņu zem pleca. Ievirza vārtos Ričards Griezītis. Viens no aktīvākiem šajā spēlē. 2 vārtu autors. Var vēl vienreiz izvirzīt vadībā kurzemniekus. To nepieļaut centīsies Leo Saulītis, Ķekavas Bulldogs komandas vārtos. Griezīts māna un bumbiņa nav vārtos. Tiek galā Saulīts ar šo raidījumu. Līdz ar to pēc 3 sērijām neizšķirts 1-1. Un 4. sēriju uzsāks Kārlis Degins. Kārlis ir šīs spēles rezultatīvākais spēlētājs. Viņam 3 precīzi metieni un arī 1 rezultatīva piespēle. Un Degins pārspēja Zanderu 2-1 pirmo reizi šajā metienu sērijā. Vadībā izvirzās Ķekavas Bulldogi. Un tagad kārta Gustavam Griezītim, daudz neko nesarežģījot. Kārlis no distances izdeva metienu un ar to ir pietiekami, lai pārspētu Mārci Zanderu. Lai Gustavam Griezītim, kuram šodien 2 rezultīvas piespēles izdosies panākt līdzsvaru uz rezultātu tablo. Šī ir 4. metienu sērija. Gustavs, bet pat daudz viņš satojās ar pretinieku vārtsargu un paliek minimāls 2-1 par labu Ķekavas Bullogiem. Un tagad jau gan Arnolds Blumfelds, kurš nāk laukumā, var pielikt punktu šai spēlē. Ja Arnolds gūsta vārtus, tad Ķekavas Bullogi izcīna uzvaru un izcīna bronzas medaļas. Ļoti atbildīgs brīdis, protams, gan galvenajiem
Laukums patēm gan arī Vārtsakam un Blumfelds gūsta vārtus un Ķekavas Bulldogi tomēr izcīna uzvaru šajā spēlē un bronzas medaļas. Liepājs, kurš otro dienu pēc kārtas izglābjās spēles pamatlaikā, novirza spēli uz pagarinājumu un vakardien piedzīvoja zaudējumu papildu laikā. Šodien zaudējums pēc spēles mētienu sērijā. Arnolds Blumfelds gūst uzvaras vārdus, redzam vēl vienreiz atkārtojumā šo epizodi. Arī metiens no distances Liepainieki vairāk centās tikt pie vārtu glūmiem, cenšoties izmānīt pretinieku vārtsargu un māņu kustībām gūta vārtus. Ķekavas Bulldogi izšķīrās par metieniem no distances un šoreiz šīs izrādījās pareizais lēmums. 3 reizes bumbiņi ir vārtos, bija iemest arī 4. reizi, bet vienreiz tiesnešu vārdu bumbu neieskaitīja. Mums jānoskaidro labākie spēlētāji šajā mačā, kamēr skatāmies vēlreiz atkārtojumā pēdējo vārtu gūmu. Pat labāko spēlētāju Ķekavas Bulldogs komandā tiek atzīts Kārlis Degins, komandas kapteinis, kuram šajā spēlē 3 gūti vārti un 1 rezultatīva piespēle. Un Liepājs, kuršam par labāko tiek atzīts Ričards Griezīts, kuram šajā spēlē 2 precīzi metieni. Līdz ar to Latvijas Florbola Savienības sacensību komitejas vadītājs Pēters Poģunis pasniegs medaļas spēles ar tiesnešiem Kasparam Kristapsonam un Rēnim Neimanim, un pēc tam arī medaļas un kauss par izcīnītu 3. vietu Ķekavas Bulldogs komandai, kuriem šajā sezonā spēlē Klaus Stalbols, Pēters Saulītis, Emils Vaļuks, Matīs Grīnbergs, Aleks Birkenfelds, Edvards Hāzners, Niklaus Ķirpis, Dāvids Jānis Nīcmanis, Linards Spole, Ralds Sīrmelis, Ernests Ronis, Mārtiņš Urtāns, Tomas Grīnbergs, Endijs Vilde, Gustavs Dākselsts, Kārlis Degins, Kristofers Jurisons, Miks Ķibilds un Arnolds Blumfelds, komandas treneri Kristīna Degina un pārstāvi Ints Vancāns un Renāts Degins. Un medaļas pasniedz Latvijas Florbola Savienības prezidents Ilvis Pētersons. Tātad pirmā jau no 4 spēlēm mums ir izdevusies un pēc neilga brīža sākos arī cīņa par zelta medaļām, kur Lielvārdu sacentīsies ar Tāls Novadas sporta skolu Krauzers komandu. Gan vēl pēdējie dalībnieki un komandas treneri saņem godam nopelnītās medaļas. Un tūdaļ Kārlis Degins varēs doties arī pēc kausa par izcīnīt 3. vietu. Līdz ar to mēs daudz dodamies pagaidām sāku jums paldies, ka skatījāties, apsveicam Ķekavas Bulldogus ar bronzas medaļām un tiekamies jau nākamajās spēlēs šeit Tāls sporta hallē. Talsi aicina uz pilsētas svētku jubilejas pasākumu Talsiem 100 svinības 3 dienu garumā no 30. jūnija līdz 2. jūlijam. 30. jūnijā Intars Busulis Sauleskalnā, nakts pastaiga, pūtēju orķestri, nebijis pasākums, tusiņš Talsu tirgu. 1. jūlijā amatnieku tirgus, sports, atrakcijas bērniem un visas dienas garumā dziesmu un deju lustas, svētku gājiens, strūklaku un lāzeru uzvedums Talsu ezerā. Vakarā bāle līdz rītausmais spēlēs grupas Tumsa, Stradivārī, mākoņu
Stūmēji un DJs Roberts Lejsmejers. Tiekamies Talsos vasaras vidū un svinēsim kopā. Atbalsta Talsu novada pašvaldība, Sijā Vikavūd, SEB banka un ne tikai. Pie galda, ap kuru savējie sanāk, gards vienmēr ir gardāks un saldais ir saldāks. Šeit mīļums var pārspēt pavāra iemaņas, bet tāpēc jau necietīs negaidīts mielasts. Un kļūdas ar sapratni risināt ierasts. Kur pulcējas savējie, vairojas sirsnība. Tā ir šī galda dziļākā būtība. Labākie produkti galdam, pie kura pulcējas savējie. LV par savējiem. Rallija Talsi 19. un 20. maijā. Startēsim piekdienā ar Talsu pilsētas ātrumposmu un finišēsim sestdienas vakarā ar lielu koncertu Saules kalna estrādē. Ar Talsu novada pašvaldības atbalstu. Sponsorē Neste, Talce SC grupa, oficiālais auto no Autobrava. Biļetes pēc biļešu servisa kasēs vai internetā. Ja rallijas, tad Talsos!